Sweet girl, all I know is every time you're here, I feel a change. Something moving, I scream your name. Look what you got. Kokaīnum. Ko jūs domājat par skateriem? Par skateriem? Neko īpaši. Es domāju, ka viņi melēč, viņi dara to, ko viņiem patīk. Es domāju, ka viņi ir tādi, sazini, jūtīgi. Viņi ir forši. Nezinu. Tas forši, ekstrēms sportveids. Es nezinu. Vai jūs zinat, kas ir skateri? Nē. Zinu, jā. Un ko jūs par viņiem domājat? Ļoti labi, lai jaunieši tik braukā. Viņi ir seksīgi, viņi ir smuki. Jūs zināt, kas ir tie cilvēki, kuri skrituļu dēļ braukā apkārt? Jā, to, protams, bet tie jau jaunieši vairs manā vecumā diez vai. Viņi ir jauki, reāli. Viņi ir smuki, forši puikas. Atletiski. Principā, ja Džeks nesmukst, viņš nemāk braukt skeitu. Nē, tā nav, bet piestāv labāk smukiem, ko es iebraucu. Principā mēs neko nedomājam. Tas tev labāko. Man viņi patīk. Man nepatīk. Forši aktīvi jaunieši, kas māk forši pavadīt brīvā laiku. Nesēž pie kompi, bet vienkārši brauc. Ko domā par skateriem? Skateriem? Viņi stilīgi. Un tā. Vai pat es censies braukt skeitu? Kaut kad ļoti sen, pēdējais uzkāpu. Un kā sanāca? Slikti. Pats skaitoju. Citreiz pabraukāju jau mājās ir. Vai jūs varat labi ar dēli izbraukt? Kaut kad esat mēģinājis? Nē. Vai esat braukājuši kaut kad? Nē, nekad. Es pusotru gadu jau nodarbojos. Jau nopietni nodarbojies? Vai pat arī vēlatos kļūt par skaiteri? Bet varbūt, ja būtu jaunāka, varbūt sākt tam pievērsties. Kas ir ekstrēmā skola? Ekstrēmā skola ir vieta, kas norisinās Grīziņā. Šeit ir dažādas aktivitātes, precīzāk ir skolotāji, kuri māca agresīvo skrituļu slidošanu, jeb inline, skeitu un rolleri inline starp konusiem. Batman, kur ir Robins? Sejas filmu. Kā jums šķiet, kāpēc skateri vēl dara to Flintstone principu, kad kāju ieskrienās un valsts priekš pārējām visiem pedāļi vai kaut kas cits? Tas ir stilīgi. Tas ir piedūrīgi, es nezinu. Ir bijuši gadījumi, ka vienkārši viņam māca un viņš tā, Sāp vēders. jā, es negribu vairāk. Es pasaku vārdu skaters, kas pirmais tev iešaujas prātā? Kas tās lietas? Dēlis, cepuri līdzīgi kā tev. Skateboards noteikti. Triki. Ar to bīnī, cepuri. Ar platām visām. Bands. Ar savu stilu noteikti. Un ar saviem uzskatiem par dzīvi. Ja es būtu skaters, vai jūs man iet uz randiņu, tāpēc, ka esmu skaters? Ja es būtu futbolists, tad es būtu tavs. Nezinu, varbūt. As many times as we love. Ja ir smuks, tad varbūt. Ar ko tad? Basketbols. Kā šī intervija beigusies? Paldies! Es arī braucu ar skeitu. Tu arī brauc skeitu? Jā. Kas tās ir par atspērēm, kas ir ieliktas skateboardā, lai var tā palikties vienkārši braucot? Kā atspērs? Bulti, nezinu. Par ko tieši? Kad tu brauc, tu vari uzlikt augšā, kas tur ir pa atspērēm iekšā salikts tanī skaitā. Kādas, vienkārši tas ir, nezinu, no prakses atkarīgs. Ar laiku iemācās uzlikt un tā. Ar skeitu lekt? Jā. Kas tās par atspērēm, kas ir iekšā tajās skaiteru dēļos, kad var tā palikties? Tas nav atspērs. Tie ir trīki taču. Tur ir triki iekšā? Jā. Kas tur tehnika? Man liekas, nav nemaz atspērs, tu vienkārši viņu uzgrūd augšā un visu. Manuprāt. Es taču nezinu. Tur ir tā kā kāju kustībām pats tu visu taisi. Dažāds triks. Bet, es kāju kustībām arī eju pa ceļu, kāpēc tad es vienkārši nevaru tā palikties. Kad es braucu un es vienkārši lecu, tad es palicos un tas skaits aizbrauc tālāk, tas vienkārši nogridu šitā uz zemes. Tad
Tur kaut kam jābūt reāli. Nē, nu, ja tas ir kaut kāds jūsu noslēpums, ko jūs negribat atklāt, jūs varat to neteikt, bet tas ir reāli. Taču katrs cilvēks zina, ja tu brauc skeitu un vienkārši kājām palicies, tas skeits jau ripo tālāk, tu vienkārši esi palicies. Tur ir jāmāk jāuzspiež pareizajā vietā. Es nekad neesmu dzirdējis par tādām atsvarēm. Nu kā, nu tā, kad tu brauc, jūs lecat tur visu kaut kur virsū. Nu jā, bet tur jau nevajag atspērs. Tur vajag batut. Batut? Jā. Un, tu uzbrauc, un tad ir, tā vieta, kur palaikties. Gribu dzirdēt joku par skateriem. Nu, Kāpēc skaters nokrit no savu skateboardu? Jo viņi notriec autobusu. Jā, loģiski. Tas nav īsti smieklīgi, godīgi. Avantis ekstrēmā skola notiek Grīziņkalnu skateparkā pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās. Protams, man notiek pirmdienās, ceturtdienās no 10 rītā līdz 1 pēcpusdienā. Septembrī būs mainīti laiki visticamāk, ka no 4 līdz 7 vakarā. Tā kā visi nāk laipni aicināti iemācīties kaut ko jaunu. Hei, manu mazo draudziņu! Piespied subscribe pogu un noskaties pārējos mūsu video, kā arī seko mums Twitterī @pirmāvieta.tv un vēl, tu vari mūs atrast draugos, draugiem.lv/svītra pirmāvieta.tv, yeah! Izdari to visu un tu būsi labs cilvēks!